Tryna catch me riding dirty. Tryna catch me riding dirty. Tryna catch me riding dirty. Sveiki! Te Jūlija Puķe. Tātad šīs dienas video būs ļoti exciting video, jo atkal bērnības atmiņas. Ja jums interesē, ko šodien valku, es velku īstenībā valkustīma augšņu no veikala Shein. Linki aprakstā arī tas baltais krekliņš, kas man bija Instagramā, es viņu ieliku, man viņš ļoti patīk, arī laivus taisu ar viņiem. Jā, piesakojiet man Instagramā, ja jūs vēlaties redzēt laivus. Un arī Depops arī svarīga lieta, jo es vēlos nopirkt jaunu kameru. Bet jā, es parādīšos citās drēbēs tagad, tāpēc jā. Nu ko, uz priekšu. Ok, paskatāmies, kas te ir iekšā. Īstenībā es ļoti vēlējos šo video uztaisīt tikai tāpēc, jo man iedeva manas vēstules, kuras es rakstīju 6., 7., 8. klasē. Varbūt es vienu var nolasīt. Čau, Lotta! Es ceru, ka nebūšu atgrūstā meitene klasē, bet arī ceru, ka nebūšu cāce. Es tokai neesmu cāce. Zinu, ka tagad mācos ar augstām sekmēm un ceru, ka tā arī turpināšu nākotnē. Nu jā, gribu, lai tu, Lotta, kategoriski nepītē un nelieto nevienas narkotikas, jo zinu, ka tu negribi mirt un zaudēt savu ģimeni, klasi un draugus. Ar vismīļākajiem sveicieniem no tavas labākās draudzenes Lottas. Es gan jau izgriezīšu ārā, jo jums gan jau neinteresē pilnīgi viss, ko es rakstīju sev, kā arī tas ir tomēr man, nevis jums, bet ņemot vērā, ka YouTube ir dzīve un ka es visu stāstu YouTube'am, tad nu... Jā, tad es vēlos vēl dzeju palasīt. Katram savs. Katram mums ir dziesma, un tā nemaz nav lieka, kur tur ir atskaņas, nezinu, bet labi. Vienmēr citu stāstam, un citiem to mācam. Mums ir arī prieki, kas nemaz nav lieki, bet tad atkal bēdas, kas citreiz uzdod sēras. Protams, katram savs, kas nav ne slikts, ne labs, jo katram savā dzīvē vajag kādu mīlēt, kur ir atskaņas jopcik ar ārā. Ak, tie vārdi, Lotta, man pilnīgi asariņa novira. Nē, nu saprotiet, es dzejniece, saprotiet, nu. Visi prasiet par to dienas grāmatu lasīšanu, bet nu godīgi sakot, man bišku bail. 2013. gada 5. februārī. Omaga. Mana mamma uzzināja par Zeinu. Nu, kāds ir viņa vārds? Viņa teica, ka skolā bija dzirdējis kādas skolēnas runājumi par krūtākajiem zēniem skolā. Un tajā skaitā bija Zeina. Un viņa man to paprasīja, vai viņu sauc Zeinu, un es nosarku. Tagad pateikšu to Zeinu. Oh my god! Ok, Dievs, es te pierakstīju savā boyfriend schedule, kad viņam ir kas un līdz cikiem, un jā. 2013. gada 19. martā. Labi. Es reāli slikti tagad jūtos, jo nu Zeina man uzrakstīja īziņā I-L-Y-L, un no sākuma biju priecīgi, jo zināju, ka tas nozīmē I love you, Lotta, un es viņam piezvanīju, un viņš saka, ka nebija ko darīt, un Vanaka uzrakstīja uz Duo kaut kādas stulbības. Bet es jau tā nemaz negribēju, lai viņš uz Duo, un tagad pateicu viņam, vai nevar atzvanīt, kaut gan arī viņu īsti negribas runāt. Laikam jāpamet ar roku viņam, jo viņš man nekad negribēs. Un tad tā kā tajā pašā dienā, ok, labi, šī ir labākā diena, jo Zeina pateica, ka tas īstenībā nebija uz Duo, un tā šovakar beidzām Skype sarunu. Ja vienīgais, par ko es runāšu, būs šis cilvēks, 2013. gada 27. martā. Hello! Tikko atbrauc no Zviedrijas, kur gāja tik forši. Mēs piekdien arī ar Alisu braucām uz Hesburgē un bija ļoti jauki pavadīts laiks tur. Ko? Mums ir arī bildes par šo dienu. Draugos LV! Oh my god! Man ir tāds kauns par šo. Paskatīsimies, kas šeit ir iekšā. Jojo, čāļi, jopcik ar ārā. Man sagatavējās. Pagad skatieties kādas pro. Jā, man ir treniškas. Nu jā, pie tā mēs arī beigsim. Sīnīsti, jo jau. Rekuris glabāja iekšā savus zobus. You are the best. Saceros, kāds ieslēgšu to.
Bet es negribēju viņu visu laiku skandināt, jo man bija reāli bail, kas notiks, ja viņš izlādēsies, you know? Labi, es lieku visu atpakaļ. Tas laikam ir viss šim miķikam. Tās dienas grāmatas. Paldies, ka noskatījāt šo video. Neaizmirst nospiest like, kā arī subscribe. Komentē apakšā video idejas, ja man nav ideja. Tā!